šķiet nav neviens Latvijas hokeja treneris, bet nesmējies. Kur tu neesi pasūtījis? Un sāk uz maniem baurot, un es tā slīdu sienu cietu, paceļu galvu un slēgu slišas. Viņš saka, čoj. Un viņš man vēlreiz pa tiem sāniem, es pagriežos, es saku, kas ir? Oi, piedodies par vārdiem. Un viņš man tā stāv, viņš tā, who the fuck are you? Viņš man prasa, es saku, which asshole did that? Un visi uz manīm skatās, un zinu, redz, ka man punas tāds nopietnas. Sievas man vairāk var stāstīt. Šķīries esi? Jā, šķīries esmu. Un vienkārši mēs braucām pēc meitenēm. Jā. Mēs sēžam, runājam, mēs bijām tādi manā mierā, buši abi divi pēc spēles. Kas tie abi divi? Vēl viens hokejists? Vēl viens Krievu jauns hokejists, viņš Igors Kņazevs tāds bija. Viņš bija pirmais drafta numurs, jau ar miljonus parakstīšanas bonus. Nauda ir? Nauda ir, viss kārtībā, jā. Viņi tā kā iedeva man, lai es viņu audzinu. Es viņu izaudzināju. Dievs! Tu viņu izaudzināji. Hello, black dude. Jā. Melnās meitenes patīk. Nezinu, kāds starp jums kāds meitenes. Mēs zvanījām, mums nekur neved nevienu. Atkal treneris pārskrēja. Jo treneris šausmīgs bija. Var uzprasīt, jebkuram atbrauks raitums. Ričards Bērziņš ir mājās. Nu, vienkārši. Kā sauc? Viņam uzvārds jau bija vienkārši, jau nozīmēja visu Peģikovs. Peģikovs? Peģikovs, jā. Nevar būt tāds uzvārds. Peģikovs. Viņš noteikti mainīs. Mans dēls būs Peģikovs, es esmu Peģikovs, mans tēvs bija Peģikovs. Es viņam malacis. Jā, komandas sitās. Visām komandām maksā prēmijas, izņemot Peģikovs. Jo Peģikovs visu ņem sev. Peģikovs griež algas 30–50%, ne par ko griež? Ne par ko. Pa kečupu un majonēzi, ja tu redzi. Kad tu ejat kečupu un majonēzi, 30% no algas. Coca-Cola 30% no algas. Ko tu mūli? Dievgoda vārds. Paldies, cilvēki, ka klausījāties, skatījāties, un prieks bija jums pastāstīt par savu dzīvi un būt tādā kompānijā kā ar Armandu Puču. Cik laba kompānija. Klau, kas ir labs? Kaut ko labu, tu saki, kaut ko labu vēl varētu. Kaut ko labu vēl varētu? Jā. Gribētos kaut kas, lai cilvēkiem paliek atmiņā no manis tikai ne no maniem sliktiem darbiem, bet kaut ko gribētos izveidot jauku, labu un pamācošu jauniem sportistiem un saviem bērniem un ģimenei, un lai paliek labas atmiņas.